strauji mainās laikapstākļi, var pēkšņi sākt lietus līt vai stiprs vējš. Kādi ir ieteikumi, ko ņemt vērā, ja nomainās laikapstākļi? Nu, šajā gadījumā, ja mēs neesam pārliecināti par savām iemaiņām, atkal mēs atgriežamies pie pieredzes, pie iemaiņām, nu labāk vispār nebraukt tādu laika apstākļos. Ja mēs runājam par to drošu braukšanu, mums katru rītu sev jāuzdod vienu ļoti vienkāršu jautājumu, vai es esmu gatavs tam braucienam. Un ļoti bieži ir tā, ka mēs neesam gatavi vai nu mentāli, vai nu morāli, vai nu fiziski, bet mums visiem vajag uz darbu, mums visiem vajag kaut kur braukt, un mēs brīžiem ignorējam to, kā labāk tomēr nesēsties pie stūres. Jā, tas notiek tieši braucot. Nu, protams, uzreiz primāra lieta runāt par lietu, mums ir jāsaprot, cik laba vai slikta ir tā saķere, tāpēc kā braucot īpaši pa lietus laika, mums ir jāsaprot, ka ir iespējama arī akvaplānēšana, mums ir jāsaprot, kā saķere, kaut kādiem 15, 20, 30% mums pasliktināsies, un tas pat taisno attiecas tieši uz to bremzēšanu.